Tas stress mums īstenībā palīdz, viņš ir ļoti vērtīgs, viņš palīdz mums izdzīvot. Pacients saka, ja viņš var gulēt, viņš saka, es guļu. Ja es ātrāk eju gulēt vakarā, jo tas ir tā laimes brīdis, kad man nav tas uztraukums, visu laiku tā nepārtrauties uztraukums. Ja? Bet mēs ļoti, ļoti būtiski varam izmainīt. Un varbūt cilvēks dzīvoja šeit trauksmē daudzus gadus, viņš saka, pilnīgi es tagad pirmo reizi saprotu, es tagad normāli guļu. Ja? Arī pacientu nodaļā viņi saka, ka es pirmo reizi guļu, es saku, vispār dzīve var būt savādāk, ja cilvēks ir laimīgs, reāli. 1, 2, 3. Parunāsim par veselību. Šodien pie mums ir profesors Māris Taube. Labdien! Labdien! Un mums ļoti liels prieks, jo mūsu skatītāji un klausītāji bieži uzdod jautājumu par stresu. Mums gribētos, lai jūs, kā speciālists, ar vienkāršiem vārdiem izstāstiet, kas tad īstenībā ir stress. Cilvēki bieži vien to jauc, jo stress, teiksim tā, vienkārši runājot, stress ir normāla dzīves sastāvdaļa. Varētu teikt, ka stress tas ir zināmā mērā normāli. Ikdiena. Bet stress ir normāla cilvēka atbildes reakcija uz ārējiem faktoriem. Tad galvenais atslēgas vārds, ka tas ir ārēji notikumi, kas ir pilnīgi saprotami. Un tas stress mums īstenībā palīdz, viņš ir ļoti vērtīgs, viņš palīdz mums izdzīvot. Kaut vai tur, piemēram, ja mēs vakarā mēģinām tikt vilcienu, kavējam, mēs esam uztraukušies, mēs esam saspringti, nelaimīgi, bet tā pašā laikā mūsu organisms mobilizējās, mēs ātri skrienam, noķeram šo vilcienu, aizbraucam mājās, iekāpjam vilcienā un viss pāriet. Tad atslēgas vārdi ir ārēji skaidri iemesli loģiski, un beidzoties pāriet. Tas ir stress. Tad stress un trauksme, kā atšķirās šīs divas lietas? Jā, tad pamata atšķirība, kā minēja, ja stresam mēs runājam ārēji cēloņi, kuri beidzās un pāriet, tad pie trauksmes jau mēs runājam, kad šie ārējie cēloņi vispār var nebūt. Un ļoti bieži pacienti arī saka, viņi saka, doktor, es saprotu, ja ir kaut kāda uztraukuma, bet man nekā nav, man viss ir labi, dzīvē labi, mājās labi, bet vienalga rodās šī nemiera sajūta ķermenī ar šīm fiziskām izpausmēm, ar elpas trūkumu, sirsklāvēm. Un arī, ja ir kaut kādi notikumi, situācijas, tad viņiem beidzoties arī nekas īsti līdz galam nebeidzās. Vienalga, tas paliek un atkārtojas. Tad mēs jau runājam, ka tas ir tas patoloģiskais stress, jeb trauksme. Vai stress ir kaut kādā mērā saistīts ar trauksmi? Un otrādā. Jā, varētu teikt, ka ir saistīts, jo faktiski tās izpausmes var būt stipri līdzīgas, un tās organisma atbildes reakcijas jau ir līdzīgas. Tāpat tās reaģē mūsu autonomā nervu sistēma, tāpat tās šie simptomātika var būt tāda pati, sirds klauves, svīstu, trīcu, bālēju. Bet galvenais ir šie cēloniskie sakari. Un acīm redzot, līdz galam jau 100% viss nav izpētīts, bet šīs mikrosistēmas, vai tās ir ģenētiski ieteikumi vai tam līdzīgi, tomēr reaģē dažādāk. Un līdz ar to rezultāts it kā viens, bet tie cēloņi ir dažādi. Skaidrs. Stresu, vai tas ir labs? Jūs jau minējāt, ka stress tomēr ir pozitīva lieta, jo cilvēks saņemās, paspēja uz vilcienu, aizbrauc mājās un viss notiek. Vai stresam ir arī kaut kādi, ja tas notiek ilgstoši, ja tas vilciens nenāk un nenāk, ja tas ir kaut kāds, varētu teikt, tāds, ka ieildzis stress vai hronisks stress, vai kā tas cilvēkam izpaužās un ko ar to darīt? Jā, tas ir labs jautājums, jo, protams, ka tas labais ir uz to momentu, un kamēr tas ir adaptīvi, kamēr tas ir labi, kamēr tas ir īslaicīgi. Bet ja mēs visu laiku dzīvojam kaut kādās stresa situācijās, un tas, diemžēl, attiecās uz ģimenēm, attiecās uz dažādām vardarbības formām ģimenē, kad arī attiecībām, psiholoģiskām nesaskaņām, laulāto starpā. Un tā visu laiku ir tāda hroniska situācija, visu laiku tiek radīts šī uztraukuma sajūta, un nekas pasaulē nav sliktāks par ilgstošu hronisks tāds stress. Ja viņš ir kaut vai kādu brīdi, tas ir daudz labāk nekā viņš ir visu laiku. Un tad, protams, jau šis var novest pie tādas patoloģijas. Mēs psihiatrijā skatāmies faktiski laika kritēriju, ja tas ieilgst,
Ja tas, piemēram, ir kaut kāda reakcija. Kāds ir tas laika posms, lai mūsu klausītājs saprotu, kad ja viņš ir tādā situācijā, kur viņam griezties un ko viņam darīt un kam uzmanību pievērst? Es teikšu tā, ka kaut kādi 6 mēneši, teiksim, pusgads būtu tāds diezgan kritisks moments. Ja? Jo, piemēram, mēnesis vēl, piemēram, ir kaut kāda ļoti slikta situācija. Mums aiziet bojā kāds tuvinieks, piemēram. Ja? Pilnīgi loģiski, un tas ir tas pilnīgi loģiski, mēs esam skumīgi, mums var būt satraukti, mūsu fiziskās ķermenis var reaģēt, mums var būt sirdsklausmas, mums var būt miega traucējumi. Ja? Bet tomēr mēs visu to lietu lēnām saprotot, kā saka, laiks dziedē, ja, paiet kaut kāds laiks, un mēs tomēr adaptējamies, pieņemam, izejam šiem sēras reakcijiem cauri. Bet, ja tas paliek ilgāk, ja tas, teiksim, paiet vēl mēnesis, ja, tad faktiski mēs jau runājam par tādiem adaptācijas traucējumiem, ja, kad cilvēks nevar adaptēties, un tad jau pievienojās, mēs jau sakam klāt, jo depresija pievienojās vai trausma, kad jau tas ir jāārstē jau terapeitiski, jau psihoterapeitiski vai arī ar medikamentiem. Tad sanāk tā, ka tā stresa ietekme īslaicīgi ietekmē mūsu fizisko veselību, bet tajā īsajā laikā mēs saņemamies un paspējam uz vilcienu, bet ilglaicīgi jau noteikti var izdarīt kaut kādus sliktākas lietas mūsu organismam. Ja? Tad fiziski kaut kāda, fizisko veselību arī ietekmē stress, ja tur kaut kādi 3, 4, 5, 6 mēneši. Jā, es tā noteikti varētu teikt, un parasti jau tas ieilgst vēl kaut kādu ilgāku laiku, bet tad, protams, sāk reaģēt mūsu gan sirdsasiņas saslimību, gan gramošanas. Tad ir ļoti daudz dažādas teorijas par visu mūsu organismu saistību, to organismu veselumu uztver ļoti nopietni. Ja? Smadzeņu sirds asas, smadzeņu gramošanas traktās, ja tas ir. Un droši vien, ka tā ir taisnība. Ja? Mēs nevaram pateikt precīzi, mēs nevaram atbildēt šobrīd, tieši šis ir tas, kas to atrisina, bet ietekmē muskuļu spēku, muskuļu darbību, kaulu sistēmu. Jūs esat mācāt studentus, jums ir arī jūsu pacienti. Kas šobrīd Latvijā, 26. gadā, visvairāk izraisa tieši to kronisko stresu? Vai ir kaut kāda statistika, vai jūs to pētat? Jā, tas pirmkārt tika pētīts tas, kas bija Covid laiks. Ja, tad diezgan daudz pētīja, un protams, ka tur bija tie faktori, ne tikai gan šis vīrusu apdraudējums, gan arī, paša vīrusa ietekme, ko joprojām mums ir pacienti, kas cīnās ar šīm sekām pēc šī vīrusa. Gan arī ierobežojumi, ja, cilvēka dzīvesveids maiņa. Ja. Tas būtiski ietekmēja. Šobrīd arī tāda pētniecība iet uz priekšu, bet tas, kas ir realitātē, ko mēs vairāk jūtam attiecībās ar pacientiem, tanīs ikdienā, ir, protams, joprojām Ukrainas karš. Ja? Protams, Krievijas iebrukums Ukrainā. Ļoti daudz pacienti tomēr saka, īpaši tie, kam iepriekš jau bijušas kaut kādas veselības problēmas, viņi saka, jā, bet tieši tajā brīdī es zinu, kad man tas sākās. Es visu dzīvoju šajā pastāvīgā nemierā, man ir bijuši ļoti nelaimīgi pacienti, kuri viņš meklē informāciju, viņš nevar naktī gulēt, viņš ir milzīgās tieši tajā trauksmē, tieši tāpēc, ka viņš nezina, kā palīdzēt viņam, kā bērniņam, kā viņi tiks, kur viņi beigs. Ja? Diemžēl tā ir tā smagā realitāte, un tas, ja arī mēs vienalga atslāpstam, it kā mēs tā kā adaptējamies, un cilvēks jau ir tāds izdzīvotāja dzīvnieks, ja? Viņš jau cenšas izdzīvot, ja? Viņš pielāgojās, bet joprojām tas Damokles zobens kaut kur paliek domās. Un tas, es domāju, ka ja kaut kādi šādi, protams, ka pasaulē viens otrs konflikts, ja, un šausmas notiek, ja, bet ja tomēr tā pasaule drusku atslāpst, ja, tad ļoti daudziem cilvēkiem, īpaši tādiem jūtīgām, palikt stipri vieglāk. Labi, tas ir tāds, tas nav tālu no mums, tas ir pāris 100 kilometri, bet ja mēs noņemam šo faktoru nost, kas varbūt ir nākošie, kur cilvēki nonāk, vai tā tomēr ir vairāk saistīta ar ģimeni vai tomēr ar darbu? Kā jūsuprāt, kur ir tie nākošie, 2., 3. varētu teikt? Jā, 2., 3. Noteikti tomēr šī sasprindzinājumu situācijas ģimenēs. Un te domāju,
var pētīt un analizēt daudz dažādus faktorus, bet tomēr atkal nedaudz šī sociāla-ekonomiskā situācija. Daudz cilvēku, kas bija spiesti aizbraukt, ir ģimenes, kas ir izjukušas, kur, teiksim, ir varbūt viens tētis, mamma vai bērni vai vecāki strādā ārzemēs. Ārzemēs bērni šeit ir pie vecmāmiņām un tā, kas tomēr nevar bērnam sniegt to emocionālo, to maksimālo, to drošības sajūtu. Un tur rodās šie konflikti, kaut kādas dažādas vielu mēģināšanas. Ja, tā kā es gribētu teikt, ka šīs ģimenes situācijas. Otra lieta, protams, ir pavisam smagās situācijas, kur ir atklāta vardarbība, alkohola lietošanas pārmērīgas ģimenēs, teiksim, tur vecākiem un verbāli un mutiska vārdos un darbos ietekmēšana un tas. Tā kā tie būtu, protams, arī tā ikdienas dzīve. Man liekas, ka jaunāka paudze drusciņi mēģina pielāgoties. Vieglāk. Viņi tā kā māk noteikt robežas, kā saka psihoterapijā. Bet joprojām man liekas, ka tomēr tā dzīve dzen. Jā, mēs esam tomēr, gribam dzīvot labāk, gribam strādāt daudz darbus, gribam visu paspēt. Ja? Un tas, protams, arī rada tādu fona stresa situāciju. Ko droši vien no jaunās paudzes mums jāmācās. Vidējās un vecajiem tie nemāk dzīvot. Jūs tagad jaunā paudze, lai viņi saprastu, vai viņi ietilps vai neietilps, līdz cik gadiem te jūs tā noliekat, kas māk adaptēties labāk? Teikšu, tā zem 30, droši vien tāda jau paudze, kuri jau ir drusku, kuri ir ieguvuši to, un droši vien, ka pamatot un labi to iedrošinājumu, kad ir jādomā, kad ir jābūt pašam veselam, mentāli, tad arī tie visi sasniegumi, jābūt drošam par savu profesionalitāti, jāzina, ka es šodien zaudēšu darbu, tad es rīt iegūšu. Ja? Tas nav tā kā mums mammas, man vismaz, ka jādzīvo visu mūžu vienā darbā, jānostrādā un nedod Dievs tev atlaidīs, un tad, kas tad tev ņems darbā. Tā kā te man liekas, tas būtu, ja jūs teikt tādā rangā, ja, tad tie būtu tie nākamie, es teiktu, tās ģimenes. Otrais, trešais, ģimene, darbs, šīs te alkohols, ko mums vajadzētu tomēr arī Latvijā mazināt. Kā saprast, mēs dzīvojam ar cilvēku kopā, viņš ir darbā, viņš ir ģimenē, viņš ir sabiedrībā. Kā saprast, vai mēs varam redzēt, ka kāds no mums blakus kolēģis vai kaimiņš dzīvo stresā, vai mēs to varam redzēt, vai tas tomēr ir daudz vairāk privāti? Tā ir diezgan privāta lieta droši vien, un joprojām Latvijā atkal mēs runājam par kaut kādām jaunām paudzēm, ka cilvēki mainās, bet joprojām tie ir aizspriedumi diezgan lieli, un tā ir ikdiena, kas saka, bet tu taču vari saņemties, un tu taču vari, un ko tu stāsti, ka tev tur kaut kāda uztraukuma, kam nav uztraukuma. Ja? Un, protams, ka cilvēki, kas nav to saskārušies, kas reāli varbūt pat to paši nav izjutuši vai neredzējuši tieši saviem tuviniekiem, viņiem tas liekas dīvaini. Kā tas var būt? Ja? Tad, kad tas notiek, kad ir īstās panikas lēkmes vai šīs īstās trauksmes, kad cilvēks tiešām fiziski izjūt, ja? Tad, protams, to pamana. No malas, kā varētu pamanīt, droši vien mēs varētu pamanīt tad, kad cilvēkam tas sāk ietekmēt jau viņu to ikdienu. Ja, piemēram, tādā lielā trauksmē, viņš, lai mazinātu to, viņš guļ kaut vai gultā, viņš jebkuru brīdi izmanto. Pacients saka, ja viņš var gulēt, viņš saka, es guļu. Ja es ātrāk eju gulēt vakarā, jo tas ir tā laimes brīdis, kad man nav tas uztraukums, visu laiku tā nepārtrauties uztraukums. Ja? Tie paši miega traucējumi arī, viņi sākās kādā brīdī, viņš nevar gulēt. Mēs redzam, ka tas cilvēks nabaks tur staigā. Arī, protams, tas pats vielu lietošana, alkohols, smēķēšana, pastiprināta alkohola lietošana. Arī, protams, cilvēki mēģina dažādām marihuānu tāpat mazināt šo trauksmi. Ja? Tā kā es domāju, ka netieši mēs to varam redzēt savu šo cilvēka uzvedību. Jā. Teiksim, neņemot tālāk šīs lietas, ko minēja alkohols un dažādas ķīmiskas vielas, kā tu, kā profesors, kā tas, kas māca cilvēkiem pareizi uzveikt gan stresu, gan trauksmu, ko tu ieteiktu, kā varētu stresu samazināt? Jā, tas ir $1,000,000 jautājums, droši vien, ja to tā varētu zināt. Bet, protams, ka tas ir pamatot, un mēs to cenšamies kaut kādā veidā darīt. Skaidrs, ka vienkāršākais, ko cilvēki vienmēr iesaka, tad, nomaini darbu, tur dzīvot. Un tad, protams, pacienti bieži vien saka, viņi saka, tāds interesants, vai ne? Tur tagad neuztraucies, vai ne? Kā var neuztraucies? Tā ir mana dzīve, tā ir mana ikdiena, mana vienīgā. Līdz ar to tādi vienkāršie varianti, protams, nedara īsti. Tas nozīmē, ka vides maiņa, varētu
palīdzēt dažiem. Protams, varētu. Īpaši, ja mēs redzam, ka tieši šie darba apstākļi, tagad arī ir moderna izdegšana, un tam līdzīgas lietas, kas reizēm mums liekas, ka ir pārspīlēta, bet reizēm ir tiešām objektīvi. Mēs redzam, ka tā situācija ir tik destruktīva. Ja? Arī tāpat ģimenē tā situācija ir tik destruktīva, ka man ir bijuši daudz varianti, ka tiešām cilvēks pēc tam saka, viņš saka, es jūtos pavisam savādāk. Man izrādījās, es varu izveidot attiecības ar citiem cilvēkiem, man var dzīve būt jauka, un es visu mūžu domāju, man jāciešās tur bērnu dēļ, un tagad dēls liels jau teica, tur mammu, kā tu to cieti, tad brīdī cilvēks to izdara. Ja? Tad ir, protams, varianti, bet tas nav tāda vienkāršā tādā teikumā pasakāms. Tas nav, teiksim, aizdedzināt sērkociņu. Jā, pateikt, tagad mēs paši sev pajautā, tur ir finansiāli jautājumi un tam līdzīgi. Tas būtu, protams, ka tas ir labi, ja to var izdarīt. Protams, ir kaut kādas mazas lietas, jo bieži vien, pirmkārt, ir varbūt tās plānošana. Ja? Pieņemsim, cilvēkiem ļoti daudz cilvēku saka, es jūtos nekas tīri labi ar to trauksmi. Ja man ir skaidrs, kas notiks, es zinu, es aiziešu uz darbu, es darīšu noteikts darbus, jā, tur mazāk, vairāk, es zinu, kas būs mājās. Kā man ir kaut kādas situācijas, kur ir nestandarti, ja? Pēkšņi tagad kaut kur skrienam, darām, vai tur kaut kas izmainās, vai pēdējā brīdī paziņo. Tā man uzreiz sākās šī trauksme. Līdz ar to pēc iespējas mēģināt, vismaz arī, kā saka, prātā izdomāt to savu nākamo dienu, saplānot. Jā. Ja mēs runājam par trauksmi, protams, kad ir arī dažādi, ir pieejami slimību profilakses kontroles centra mājaslapā, tad arī pat vienkārši tādi psiholoģiski padomi, gan šie elpošanas vingrinājumi, kas ir tur smuki aprakstīti, ja, ko, protams, var strādāt ar psihologu, bet var arī pats mēģināt to atrast un arī pielietot. Un reizēm ir tā, ka pacients saka, jā, man tā panikas lēkme sākās, tā milzīgā trauksme, bet es varēju tomēr ar to elpošanu tik pāri. Viņa neattīstījās. Ja? Protams, ja tas nelīdz, tad, protams, ir arī psihoterapija kā tāda, ja? kā BT terapija, tad ir, medikamentozās terapijas. Ja? Tas jau ir nākamie soļi jau caur doktoriem. Un kā fiziskās aktivitātes vai šeit viņas kaut kā jāierobežo vai tieši otrādāk jāpalielina? Fiziskās aktivitātes, jā, tas ir laba piebilde. Fiziskās aktivitātes, protams, vienmēr ir ļoti, ļoti laba lieta, un viņa pierādīta efektivitāte arī gan profilaktiski, gan arī ārstnieciski, pie tām pašām depresijām. Tas ir viennozīmīgi, un tas noteikti ir attīstāms. Un cilvēki to dara, un tas noteikti palīdz. Problēma varbūt, manā skatījumā reizēm man ir tāda, es varbūt redzu tos pacientus nedaudz smagākus, ja tad ikdienā, un ir cilvēki, kas viņš izmisīgi cenšas. Viņš saka, es katru dienu uz tā trenažieru 2 stundas skrēju, un es jūtu, bet es netieku tam pāri. Ja? Kad ir pa daudz, ir vienā brīdī. Domas tāpat ir līdzi. Tu tāpat nevari. Tu vari nedaudz mazināt, ja? Tad ir jautājums. Bet, protams, kaut kāda neliela to trauksmi. Arī tas pats dienas ritms, ja? Ko mēs pacientiem vienmēr sakam. Dienas ritms saglabājiet, kaut vai to pašu, kas jums bija nodaļā. Ir ēdienreizes, ir zāles, ir jūs izdomājat, kad ir pastaigā, kad ir veikals, kad jūs sazvanaties ar draugiem, kad jūs palasat, kad jums ir fiziskā aktivitāte. Ja? Saliekat pa punktiem. Jau tas būs jau liela uzvara. Liels solis uz priekšu. Jūs minējāt par to trenažieru zāli, bet varbūt ir kaut kādi citi sporta veidi, kur aizņem viņam to prātu, viņš nedomā par to, kas ir tas viņa, varbūt tas klupšanas akmens. Jā, noteikti. Te atkal ir individuāli, kas kuram cilvēkam ir tas tuvais. Protams, kad ir brīnišķīgi, ir ne tikai kaut kādi individuāli sporta veidi, bet kas cilvēkam komandas sporta veidi brīnišķīgi, ja, kur ir gan socializācija, ja, gan tur, alus pēc, tas alus nav labi, protams. Bezalkoholiskais pēc sportošanas, ja. Bet noteikti, ka tas arī, jo tur ir arī šī komunikācija. Un jūs jau pareizi mani papildinājāt par to socializāciju. Ja? Jo viens no tādiem momentiem arī pie citām psihiskām problēmām ir šī socializācija, ko vienmēr akcentē, ka jo mēs tomēr vairāk. Tad tā doma ir aizņemta savādāk. Tad man tur ir cilvēki. Mēs kaut ko citu darām. Ja? Kaut kādas intereses mums ir kopīgas. Ja? Vai tas ir, prāta spēles vai vienalga. Kas? Ja? Atkal stress būs, vai vinnēs vai zaudēs? Ja tas būs, tieši tā, arī pacients man saka, viņš saka, jā, tas viss foršs, tās sporta spēles, man super, man patīk, bet es saku, un tur bija kaut kāds aizķeršanās, tur reģistrācijā kaut kas, un man jau sākās, un es vairs nevarēju nomierināt. Tagad atkal, ja tas viss iet tā gludi un labi, tad tas ir ļoti forši. Tu arī droši vien skaties sporta spēles. Jā. Tu arī satraucies, vai tev ir tāds mazs stresiņš, kad mūsēji tur zaudē? Ir. Futbolā vai hokejā? Ir. Un paliek tur mazāk un mazāk minūtes līdz spēles beigām? Ir.
Ir, bet es to pieskaitu pie tāda veselīga, un es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi, ja cilvēki tiešām līdz galam. Un varbūt tāpēc arī, Dienvidu valstīs ir mazāk pašnāvības, tur, futbola fani, viņi izlādē visu to. Jo tā ir tāda īsta dzīvošana, tas ir socializācija, dzīvošana tam līdz, pārdzīvošana. Nākošā diena tāpat sāksies. Nākošā tāpat sāksies, bet es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti pozitīvi, te ir ļoti daudz tie momenti, un es to uztveru, vai es tur izdusmojos, vai es tur izkliedzos, bet pēc tam man ir. Pēc tam ir patīkami, ja uzvarēja, neliels skumjas, bet atkal, kā mēs runājām, viņas pāriet. Labi, teiksim, ir Latvijā, to nevar nosaukt par sporta veidu, bet īstenībā ir sēņošana, piemēram. Labi, pavasarī ne, bet rudenī mežs. Jāmeklē kaut kas. Jā. Tāpat kā orientēšanās, tāpat kā stirnu buki, viss, kur ir salikts kopā, kur arī nav tikai vienkārši skriešana varbūt cilvēkiem, bet kur ir kaut kādu tādu. Jādomā līdzi, nepazaudētos. Jā, kur ir sagatavošanās kaut kāds process, kas ir vesels jau tā kā dzīvesveids. Noteikti, ka sēņošana tas ir tāds arī, droši vien, tur jāpēta tāds mistisks elements, bet ļoti, ļoti daudz un cilvēkiem, un tas nav tikai tā aiziet uz to mežu, tur skaista daba, tas ir atrast, tas ir paziņot otram, tas ir tur slēpt savu sēņu vietas, tas ir vesela kaut kāda taktika, kas ir kaut kur arī droši vien, ģenētiski mums maz valsts varbūt ir, kur tik traki sēņo. Ja. Okay. Mums Latvijā ir arī tāda vēl grupā ar cilvēkiem, kas ļoti ņemās par dārziem, par siltumnīcām, puķes mīl. Vai tas arī kaut kā labvēlīgi ietekmē tos stresainos cilvēkus? Protams, tur atkal saldas un laba ziemas likta vasara. Es domāju, ka tur ir noteikti dārzniecība kā tāda. Viņa principā, te dažādi kolēģi esmu dzirdējis, kas saka, bet tas, ko es esmu lasījis, ka viņi arī pie fiziskās aktivitātes skaitās. Jā, mēs sakām, tur tikai soļošana, bet realitātē pietupiena, rakšana, dārzniecība jau skaitās. Ja tas cilvēks arī iedvesmo, saka, tu mazkustīgs, bet es dārzā strādāju. Un, protams, ka arī te ir tā interese, tas ir iešana veikalā, tas ir kaut kāda meklēšana stādi, kaut kāda salīdzināšana savā starpā. Tas noteikti atslēdz, palīdz. Jo bieži vien mums ir arī tā vientulības jautājums, par ko mēs šodien nerunājam. Bet cilvēki saka, man tur ģimene aizgāja, tur bērni tur un es esmu tur viens. Ja cilvēkam arī ir jāatrod kaut kāds mehānisms, kā viņš arī viens pats tiks ar sevi galā. To dienu aizpildīt. Jā. Vai tur būs lasīšana, vai tur būs tomēr saziņa draugiem, vai tur būs. Saka, sazināties ar kolēģiem, saka, bet manā vecumā tur es tikai pa bēriem staigāju visu laiku, tur diezgan nesanāk. Saka, vai tā ir dārzniecība, kas ir ļoti labi? Ja? Tas ir pirmais jautājums. Tā ir mana vieta, tas ir mans svētnīca. Ja? Atgriežoties vēl pie trauksmes, tomēr tādu apkopojumu, kādi tad ir tie simptomi, lai mēs vienkāršāk varētu saprast, vai tas ir tas, kas ir man vai blakus kaimiņam, vai tas tomēr nav? Jā, tad trauksme. Mēs tā vienmēr tā sakam, bet es gribētu teikt, ka tie ir noteikti simptomi. Ja, un tos mēs arī studentiem un doktoriem mācām. Un ir arī dažādi šie trauksmes veidi. Ja, mēs bieži vien runājam par tādiem, varbūt tos biežākos nošķirt kā panikas lēkmēm. Ja, kur mēs saprotam, panika tā ir tāda lēkme, tas ir kaut kas pēkšņs, ja, arī bez kāda iemesla. Mēs runājam par tādu ģeneralizētu trauksmi, kad vispārīgi, ka visu laiku cilvēks atrodas trauksmē. Biežāk mēs esam dzirdējuši par šīm fobijām, tur no zirnekļiem mēs baidamies, ja, kas arī ir faktiski tas trauksmes veids, pēlēm, ja, tur ir vesels lērums, ja, tas arī ir tas trauksmes veids, tikai vienkārši tas izraisītājs. Sociālā trauksme, bieži vien cilvēks saka, man ir sociālā trauksme. Jā, bet realitātē tas ir ļoti smagi, tas cilvēks. Un galvenais tie simptomi, protams, viņi ir vesela grupa, bet tas, kas ir biežākie, kam tā kā vajadzētu būt, tā ir svīšana, piemēram, ja? Vai sirdsklauvis, viens no biežākajiem, pātrināta sirdsdarbība, cilvēks pilnīgi to jūt. Ja? Tas var būt bieži vien ir šis kaklā, tāds tā kā krūtīs, tā kā spiediens, tas histēriskais kamols, ka viņš tā kā nevar norīt, elpas trūkums, cilvēks saka, man jāiet ir. Bieži vien tas kaut kur atgādina, teiksim, to pašu
infarktu, piemēram. Ja? Mums tādi kardiologi bieži stāsta, kā tur sāpes, tur spiež un kā palīdzēt. Ja? Tad faktiski ļoti bieži tas ir līdzīgi. Bet es gribētu teikt, ka tie ir reāli fiziski simptomi. Viņi var būt arī tur, var būt smalkāk, varbūt gastroenteroloģiski, varbūt uz tualeti vajag strauji vai uz tualeti pa mazām lietām. Ja? Tur var būt plašāks tas spektrs, bet es gribētu teikt, ka to pamatu jau jūs nosaucāt. Jā, tie būtu tie, kas būtu tie biežākie, kur teiksim, mēs varētu pamanīt. Ja tas būs niansēta, mēs to nepamanīsim. Kaimiņš man baidās no zirnekļiem. Kā es viņam varu palīdzēt? Protams, es varu mēģināt atlasīt tā, lai neielinu zirneklis. Jā, tas ir labi. Mājā. Pirmais, jā, atkal jūs pareizi sakat. Pirmais jautājums ir tas, mēs tomēr runājam, cik lielā mērā tas tam cilvēku dzīvi ietekmē. Ja? Jo, lai mēs sāktu kaut kādu terapiju vai ārstēšanu, vai psihoterapijas, vai vēl medikaments, ja? Protams, ir jābūt šim tas ir jāapsver tie jautājumi. Cik tas ir nozīmīgi? Ja tāds, teiksim, tie zirnekļi, protams, ka cilvēks var izvairīties, ja tas tomēr viņam ir traucējoši, ja? Viņš, teiksim, viņš strādā zooloģiskajā dārzā, piemēram. Viņam viņš nevar uz darbu iet. Līdz ar to, tad, protams, ka tas sāk traucēt ikdienu, tad, protams, kad ir cilvēkam jāmēģina, un šeit ir šī kognitīva behaviorālā psihoterapija, ja, kas iet caur to, ka gan izdomāt, kas ir normāli, izdomāt, sensibilizēt, teiksim, tā kā lēnām pierast domās, attēlos, reālā dzīvē, ja, tad iet caur šai terapijai. Pieņemsim, ja cilvēkam ir šī klaustrofobija, liftā viņš nevar braukt. Ja? Bet viņš strādā Amerikā, 25. stāvā. Tad vai fiskultūra, vai tad. Ja? Līdz ar to te ir jāskatās no šīm. Vai viņam bieži jālido, piemēram, ja? Un te ir tās nianses. Man bija kolēģis, kuram bailes bija lidot, un viņš brauca 3 vai 4 tūkstoši kilometrus ar mašīnu. Jā. Bet pēc tam kaut kā viņš pārvarēja. Es nezinu, kas viņam palīdzēja, bet droši vien darbs, jo bija bieži jālido. Droši vien, ka cilvēks piestrādāja. Tāpat tās, protams, kā mēs jau minējām, arī pats jau var ar sevi strādāt. Ja droši vien cilvēks saprat, ka tas viņš pamēģina, paskatījās literatūru, cik nekrīt. Jā, tas viss ietilpst, tā kognitīvā izpratne, tā zināšanas arī. Un izsecināja, citam varbūt ar medikamentiem, psihoterapiju. Ja? Tā kā, es domāju, ka to var atrisināt, bet, ja tā, protams, tā trauksme ir tāda, kā mēs jau runājām, ka viņa ir tāda, ka cilvēks gaida vakar, ka varētu iet gulēt un guļ gultā tikai izmisas, tad, protams, tad ir vajadzīga viņam jau kaut kāda medicīnas palīdzība nopietnāk. Jā, tiksim, es sapratu, ka mēs par to trauksmi runājam arī tad, kad bailes no lifta, tur tādas noslēgtas telpas, no čūskas, no zirnekļa. Tad tur tā palīdzība ir tāda, kā varētu teikt, sekundārā, ja viņš netiek pāri tajā situācijā. Un tad, kad jau viņam katru dienu ir tie simptomi, tad droši vien, kad jāpalīdz aizvest līdz speciālistam, lai palīdz speciālists un viņš atgriežas atpakaļ ikdienā. Miegs un trauksme. Kā miegs ietekmē trauksmi un kā trauksme ietekmē miegu? Jā, miegs atkal vesela zinātniska tēma, droši vien kā to uzskata. Agrāk mēs varbūt uzskatījām, ka miegs ir viens tikai simptoms no kaut kādām saslimšanām. Tad šobrīd jau tur konceptuāli skata, ka tas ir gandrīz kā atsevišķs tāds fenomens. Trauksme, protams, ļoti bieži tomēr iet kopā ar miega traucējumiem. Ja? Biežāk tas ir bezmiegs, cilvēks nevar aizmigt, viņam maļā šīs domas, šī uztraukuma sajūta saglabājās. Ja? Tā kā es gribētu teikt, ka stress, tā trauksme viennozīmīgi ietekmē miegu, var pasliktināt. Ja? Otrā virzienā arī, protams. Ja? Bet, kā es teicu, tam miegam ir ļoti daudz iemesli, 500 vai vairāk. Līdz ar to tomēr tad ir jāmeklē tas iemesls. Skaidrs, ka cilvēks negulēs vienu otru nakti, viņš jau pa dienu, viņš jau uzkurina savām domām. Ja? Jo arī par to trauksmi mēs bieži vien ar pacientiem runājam par to, viņa ir tāda vienkārši tā kā fiziska, vai tur jau nāk domas. Ja? Līdz ar to ar tiem mehānismiem, šī vakarā nevar aizmigt par to trauksmi, kas ar mani būs, domas maļās. Jā. Kafija un trauksme un stress. Stipra kafija ir trauksmes radītājs. Ja? Tad mēs pacientiem, kuriem ir šī tendence uz šīm trauksmēm, mēs tomēr neiesakām stipru kafiju. Ja? Pat kafija pēc būtības ir laba atkal citām problēmām. Demences profilaksei 3-4 krūzītes dienā mēs drīkstētu dzert, bet tad jādomā tomēr
Gan uz to vakaru mazāk, gan varbūt no tā rīta. Nevis tā kā pacients saka, es tur 2 Tukšā, uzreiz iedzēru, man jā. forši palika. Ja? Varbūt tomēr vienu, varbūt otru atlikt. Varbūt garāku kafiju. Varbūt garāku, tāda amerikāņu stila, kas staigā visu dienu. Ja? Tomēr mums patīk tāda liela krūze un stipra diezgan. Ja? Tā kā, to tomēr vajadzētu mazināt. Kafijai tomēr ir ietekme uz. Ir ietekme. Kafija ir viens no šiem trauksmes izraisītāju faktoriem. Labi, uzturs un pārtika. Uzturam, kā visās sadaļās, ir diezgan liela ietekme, bet es teikšu tā, ka Neprimārā. Uzturam droši vien vairāk ir ietekme šiem te neveselīgam uzturam, šiem te junk foodam saucamajiem. Ja? Tad ir ietekme tomēr uz tā mūsu garastāvokļa svārstībām vairāk, ja? Kad mēs vienā brīdī esam mierīgi, tad mums atkal šis stress, tad mēs atkal apēdam to stresu. Tur ir drusku stresa apēšana. To gan varētu pieminēt, ja? Kad bieži vien cilvēki mēģina šo trauksmes sajūtu apēst. Ja? Viņi ēd, un, protams, ka uz to brīdi paliek nedaudz vieglāk. Tas nozīmē, ka, ja cukurs ceļās, tad jā. Kaut kā normāli, saņem kaut kādu bauda. Jā. Tur ir. Samazinās tās izjūtas stresa. Samazinās stresa izjūtas trausmas, bet tas diezgan ātri atkal viņi viegli ugļhidrāti ātri nodās, un atkal tas šīs stresa situācija atkal vajadzīga. Kā trauksme ietekmē domāšanu un lēmumu pieņemšanu? Ja mēs runājam par, tad atkal mēs tā nodalām, lai klausītājiem šī stress, tas labais, un tā trauksme, un tā sliktā nosacīt. Ja? Tad, protams, šis stress, viņš jau uzlabo šo domāšanu. Gan tas ir bioķīmisks process, kas tajā brīdī notiek, organisma mobilizācija, jo viņš palīdz skaidrāk domāt labāk, ātrāk. Ja? Protams, atkal cilvēks jau ir unikāls. Ja? Un ir cilvēki, kur tā reakcija tajā brīdī viņš apjūk. Ja? Varbūt visāds, bet tā vairumā gadījumu, ja mēs runājam par tādu vidēji tādu veselu cilvēku, tad, protams, tas palīdz. Ja? Tas palīdz domāt, mobilizēties ātrāk, kaut ko izdomāt, pieņemt ātrāk lēmumus. Ja? Ja šī ir tā trauksme, ja, tad, protams, viss ir pakļauts šai trauksmei. Ja. Tas varbūt tiešā veidā neietekmē kaut kādas domāšanas ātrumu vai kaut kādas tādas nianses, ja, bet tas cilvēkam visu laiku dominē šī doma. Ja viņam ir slikti, viņš nepieņem varbūt lēmumus. Viņš nepieņem, viņam ir prioritāte, ir šī mana sliktā sajūta. Es izjūtu šo baiļu sajūtu, šo kamo, man trūkst elpas, man ir doma, ka es vispār nedomā par citu. Jā, es teiktu tā, ka tā domāšana tad ir vienā virzienā tikai uz šo viņa to stāvokli, kā no tā tikt vaļā, ja? Cik tas ir bezcerīgi, cik man ir grūti, es nekad no tā netikšu ārā. Tie vārdi, ko pacients saka. Ja? Kā mēs varam palīdzēt trauksmes efektīvākā metode, kā no viņas tikt vaļā? Var teikt, ārstēšanas vai taktika, kā rīkoties pareizi pie trauksmes situācijām? Tātad, ja mēs skatāmies tādā lielākā, plašākā, tad, protams, mēs sākam varbūt no tā vieglākā. Pirmkārt, skatāmies, tiešām, cik tas ir bieži, cik tas ir izteikti, cik tas traucē manu ikdienu. Ja nonākam pie tā lēmuma, ka kaut kas ir jādara. Ja? Un tad, protams, tas pirmais solis ir droši vien ir gan šies dzīvesveida izmaiņa, kuru mēs arī runājam. Visām iespējām, dienas sadalījums, plānošana, fiziskā aktivitāte, tas pats uzturs, tomēr, tas viss vidusjūras saucamā diēta un ēdienu, dažādiem kafija. Tad ir tādas nianses, kuras mēs varam paši darīt. Tad, protams, ir šie psiholoģiskie un tā sakot, tie vieglākie tie veidi. Tas, ko es teicu, kas ir pieejami diezgan plaša informācija, ir latviešu valodā par šiem elpošanas vingrinājumiem. Tad jau ir dažādas, jau tagad pieejams arī tās pašas KBT, kognitīvās behaviorālās terapijas, arī aplikācijas, jau attālinātas terapijas, kas ir pietiekami efektīvas, pierādījušas sev. Tad mēs sākam ar tām lietām, ko mēs varam paši. Ja? Ir, protams, ģimenes ārsts, varbūt ir tas pirmais etaps, kurš arī palīdzēs šo to, ko es jums stāstu. To mēs mēģinām, lai ģimenes ārsts novada pats. Zinu un var tālāk izdomāt to taktiku. Un, protams, tālāk jau ir jautājums, vai tur ir vajadzīga kaut kāda kognitīva behaviorālā psihoterapija, vai tas ir jau vajadzīgs, pieņemsim, kaut kāda medikamentu terapija. Kas jau tālāk iet, vai tas ir ģimenes ārsts, vai tas ir psihoterapeits, vai tas ir ārsts, psihiatrs. Tu ļoti labi izstāstīji par stresu un par trauksmi, bet man tā liekas, ka sabiedrībā tomēr mēs nemākam tik labi atdalīt šīs divas lietas un jaucam šo stresu ar trauksmi. Tur droši vien veidojās kaut kādas tādas neizpratnes. Viens domā, ka tā ir trauksme, otrs domā, ka tas ir stress, un droši vien, ka tur mums kaut kā
kopīgi aizstāst viņiem, kas ir tas un kas ir tas, jo tad daudz vienkāršāk arī saprast, kā rīkoties, jo sabiedrībā tur raksta mēdī, stress ir visiem. Jā, mēs jau pieskārāmies nedaudz tiem aizspriedumiem un tā izpratnē. Tev taisnība, viņš ir abos virzienos. Ja no vienas puses mēs tie, kam liekas, viņi ir cilvēki, un atkal, kāds ir unikāls. Mēs jau te runājam tā vidējā tāda, bet kāds ir unikāls vienam cilvēkam, teiksim, tas viņam liekas, viņš saka, viss, man tas tāds uztrauc, bet kur tas rodās, kas tur notiek? Viņš saka, man tur kaut kāds notika, loģiski, jā, tad pārgāja, loģiski, man likās, tas ir pasaules gals, un tā nebūs. Cits atkal viņš dzīvo reizēm, cīnās ar šo. Viņš mēģina pats tur kaut ko, diemžēl, tur lietot alkoholu. Viņš mēģina kaut kā tīt galā, viņam par to ir kauns. Ja viņš domā, ka tas ir tā norma, ka tā tam ir jābūt. Ja? Tad ir abas tās galējības, kur cilvēki jauc. Un noteikti ir par to jārunā. Mēs redzam, ka cilvēki daudz lieto šos resursus, ja viņi tomēr skatās. Vai tās ir kaut kādas trauksmes noteikšanas paštestu. Ja? Piemēram, ir tāds testiņš, ja tas gada 7, ja? Tāds trauksmes, tur 7 jautājumi, ja? Kur cilvēks pats ir internetā pieejams brīvi, pat cilvēks var aizpildīt un redzēt to, vai ir tā trauksme vai nav. Stradiņu universitātes lapās? Tas ir atsevišķi depresija, LB mājaslapa, ir atsevišķi vienkārši pat ierakstot, teiksim, kādā meklētājā to var atrast, ja? Un tad tur ir arī slimi profili kontrols centri, tad atrod tos saliektos punktus, un cilvēks jau redz, vismaz viņš izlasa tos jautājumus. Un to mēs arī aicinām, piemēram, cilvēks iet pie ģimenes ārsta, viņš to anketiņu, viņš saka, aiziet jau pie doktora, viņš saka, es redzu, kaut kas jau nav. Ja. Tas jau nenozīmē vēl diagnozi, tas vēl nenozīmē pasaules galu, ja. Bet tas jau ir kaut kāda norāde, kaut kāda objektivizēšana tai lietai. Vai trauksmi var pilnībā izārstēt vai tikai kontrolēt? Jā, tas atkal tāds labs jautājums, jo, protams, kad vispār par psihiatriju, par šīm psihoterapiju, par šīm tēmām ir tāds kaut kur tāds fatālisms, ja, ka tur jau neko nevar izārstēt, visādi joki un tam līdzīgi. Bet, tā kā es pats strādāju tiešām šajā depresiju traukšanu nodaļā šiem pacientiem, es gribētu ticēt un teikt, ka ļoti, ļoti daudz ko var izdarīt. Un varbūt mēs kādreiz nerunājam par to, ka mēs pilnībā izārstēm un cilvēkam pasakām, ir tāda, protams, situācijas, ka mēs garantējam, ka nekas neatkārtosies un viss būtu labi, bet mēs ļoti, ļoti būtiski varam izmainīt. Un varbūt cilvēks dzīvoja šeit trauksmē daudzus gadus, viņš saka, pilnīgi es tagad pirmo reizi saprotu, es tagad normāli guļu, jā. Un arī pacientu nodaļā viņi saka, es pirmo reizi guļu, es saku, vispār dzīve var būt savādāk, ja cilvēks ir laimīgs, reāli. Protams, ja tam cilvēkam nevar apsolīt, ka kaut kad tas var neatkārtoties, vai kad šobrīd tas ir ar medikamentiem kontrolēts, vai tur psihoterapija būs vajadzīga. Bet es teiktu, ka tas uzlabojums reizēm ir tiešām pielīdzināms pilnīgi cilvēku dzīves vispār maiņai. Ja? Tā kā tā vienkāršāk sakot, droši vien, kad es nevaru nevienam apsolīt, tas ir 100%. Ja? Bet tas ir tā vērts, lai to darītu. Ja? Tad kā tuviniekiem palīdzēt? Ja? Tad droši vien, kad ir kaut kādi arī mehānismi vai ieteikumi, kā var palīdzēt? Man liekas, ka tuviniekiem tad pirmais pieņemt, ka tas nav nekas fatāls. Ja? Un tas nav nekas tāds. Par šādām trauksmēm runā profesors Kupčs, mūsu cienījamie. Viņa teica, tā ir salīdzinoši viegla, mēs tā varētu teikt. Tas nav mirstamā kaita, ja? Bet tā ārstēšana, tā palīdzība reizēm ir sarežģīta un komplicēta. Ja? Tur nav tā, ka viena tableti iedod un tur viss atrisinās. Ja? Tas, ko mēs runājam šeit, tas ir diezgan komplekss un tāds pa soļiem ejams process. Līdz ar to es gribētu pirmais tomēr pieņemt, ka tas tā var būt, ja? Jo vienkāršākais mums ir tādā steigā. Mēs sakām, beidz, saņemiet, kas ir, tur visiem slikti, visi tur uztraucās, tu īpaši kaut kāds esi. Ja? Tanī brīdī cilvēks, viņam vēl trakāk paliek, viņš domā, vispār galīgi, man jau tad vispār tas jāslēp. Ja? Tad pirmais to pieņemt, iedrošināt to cilvēku tomēr, ka tā nav tā briesmīgā lieta, jo klasiskais pie panikas lēkmēm, piemēram, pirmais cilvēkam, ka viņš jau saprot, ka viņam kaut vai tas felšers, kas ir atbraucis, pasaka, tu nenomirsi, ja? Tas ir mums kardiogramma laba, jau tas palīdz. Viņš varbūt līdz galam nenotic tam felšerim, bet jau tas stipri nākamā reizē viņam, es nemiršu. Ja? Tas jau ir liels uzlabojums. Pozitīvs. Tā kā es domāju, ka iedrošināt tomēr to palīdzību ņemt, arī pašiem, lasīt no kaut kādiem uzticamiem informācijas avotiem. Ja? Mums ir tomēr slimību profilakses kontrols centrs, mums ir daudz informācijas ar latviešu valodā, krievu valodā, angļu valodā vēl jau vairāk. Ja? Tā kā
Tomēr pieņem to, un tad jau lēnītēm novērtēt to, cik tas ietekmē cilvēku dzīvi un palīdzēt cilvēkam meklēt To labāko palīdzību. risinājumu. Kādi varbūt ir mīti par stresu un trauksmi Latvijā, ko tu esi dzirdējis no studentiem, no pacientiem? Lielākais, protams, ir tas mīts, ko mēs vairāk reizes jau pieminam, ka tas vispār nekas tāds īsti nav. Ka tāda vispār. Un tas ir tās reizēm dziļi iesakņojies, un reizēm tas ir arī pat inteliģentiem, zinošiem cilvēkiem. Tagad vispār tāda laika, kad tādas zināšanas netiek īpaši vērtētas. Ja? Bieži vien tāds pārliecināts lietas, ka vispār tāda mentālā vai psihiskā veselība, tas ir kaut kas tāds, tāds izdomājums, tāds atrunas kaut kādām tām lietām, ja, un īpaši vīriešiem, tie vispār, kas tur, par ko tu tur vispār iedomājies. Ja. Līdz ar to, es domāju, tas ir tas lielākais tāds mīts, ja. Vai citi tādi, droši vien, ka tas ir no tā augājas visam pārējiem. Ja. Bet, tā viena labā ziņa, ko tu teici, ir, ka jaunatnē, tiem, kam vēl nav 30, tie māk kaut kā savādāk pielāgoties, kā tiem, kam jau ir 30 gadi un lielāka pieredze. Tā jau ir laba ziņa. Tad cerams, ka arī viņu izpratne par lietām būs savādāka un būs mazāk trauksmes. Protams, jo viņi ir arī tas, ka cilvēki mācās ārzemēs, ceļo, brauc. Ja? Jo pieņemsim citās valstīs, rietumu valstīs, arī tur, protams, ir ļoti, ļoti uzmanīgi attiek vispār pret šo psihisko veselību. Ja? Tur ir virkne uz darbā uzmanīgi. Turpat otrādāk, man liekas, ka reizēm cilvēki spekulē, bet katrā ziņā tam pievērš uzmanību. Arī augstskolās ir ļoti daudz pacientu, kas saka, augstskolās ir speciāls, vai Amerikas Savienotās valstīs tur ir speciāli psihologu dienesti, vai, pieeja pie terapeiti. Ja, tad tam pievērš lielu uzmanību. Un cilvēki to redz, ka tas ir svarīgi, tas uzlabo produktivitāti, darba devēji to redz. Tā kā es domāju, ka jaunieši to redz šo te pasaules to elpu. Līdz ar to mēs augam tam līdzi, un tā vairs nav tāds tabū, nav tāda kautrēšanās. Reizēm ir pat modīgi iet pie psihoterapeita vai psihiatra. Ja? Tā ir arī tāda tomēr jauna profesija Latvijā. Ne jauna. Ir jau kādi 25 gadi, 30 psihoterapija. Psihoterapija, protams, viņa sākās ar Latvijas atzimšanu, ar Latvijas neatkarības atjaunošanu. Jo pirms tam, protams, bija grāmatās tas rakstīts, bet tas bija tādu ļoti tādu ironisku, tādu skeptisku un tādu nicinošu ņirgāšanos, varētu teikt. Un tāpēc cepurnos kolēģiem, psihoterapeitiem, kuri attīst šo nozari, faktiski no nekā. Liels paldies tev! Paldies par tavu redzējumu. Es domāju, ka tas mums ļoti noderēs, un arī tiem, kas mūs klausīsies, noderēs. Un, ja būs jautājumi, mēs noteikti tev rakstīsim, prasīsim tavu padomu, un lai mums ir dzīve bez stresa un bez trauksmes. Jā, paldies, lai tā būtu. Jā, lai tā būtu. Paldies!